līdz, un mēs strādājam ar individuāliem klientiem, privātiem pasūtījumiem. Mēs noteikti neesam lielražotāji. Un mans dizains attīstījās it kā arī caur izstāžu darbiem. Caur darbiem, kuriem nav funkcionāli pielietojumi. Es sākšu ar pēdējo darbu, kas ir tapšanas stadijā. Es viņu parādīšu vienkārši. Es paņēmu līdzi un mēģināju viņu radīt, kā viņš būtu viegls un izturīgs un, protams, arī kvalitatīvs. Šīs krāsas ir 80. gadu sākumā radies un arī atrodas šajā muzejā. Viņš ir tāpēc, ka mūsu sauklis ir mēbeles, kas duras acīs, bet daži apstrīd to, ka durās kaut kur citur. Un tad varbūt ejam tālāk. Un tad man bija viens virziens, kas arī iesākās 80. gados, kad priekšmetus, par kuriem mēs zinām, kā viņiem jāizskatās, kas ir mums ļoti daudz apkārt, kā galda krēsla, skāpi, gultas un tā tālāk, viņas parādīt pilnīgi nepierastā veidā. Un tad es tā ļāvos visādi kropļot. Viens priekšu. Un šis krāsas saucās stalaktīts. Šie ir darbi, kas ir nefunkcionāli, bet viņi man iedvesmoja arī uz dažu dizaina darbu radīšanu, tāpēc viņus nedaudz gribu parādīt. Tas tāpa 2 dienās man darbnīcā ar motorzāļu, uzkorumu. Un meistars iznāca ārā vienā brīdī un teica, ja viņš vēlreiz iznāks uzpīpēt, tad laikam tikai skaidrs paliks. Ir diezgan impulsīvi. Šeit fotogrāfijā ir makets, jo arī diezgan cēpakaļ veidojies tāds galds. Viņa īstais izmērs ir 6 metri. Viņš ir arī dabā. Es viņu pat dabūju uztaisīt 2 reizes, jo man ir tāda problēma, ka man bija, varbūt vēl ir tāda lieluma mānija. Man reizēm iznāk diezgan liels darbs uztaisīt, bet nav viņus, kur uzglabāt. Tad kaut kāds angārs jāierēdis, dārgs pasākums. Un tad es dabūju vienu no darbu pārtaisīt daži. Labi, tad vēl. Dubultais galds. Viņš ir pēc šī galda arī radās dubultais krāsas, bet mazliet jau kārtīgāks. Ideja bija tāda, ka man likās, ka varētu krogā uztaisīt tādu interjeru, kad viss, kas tur iekšā atrodas, viss nedaudz dubultojās. Droši vien nebūtu ekonomiski izdevīgi, bet sievām patiktu vīri. Maz būtu jāzer, ātri iet mājās. Un tā, labi. Te es mazliet izvērsos, tā ir tēlniecība. Man likās interesanti pētīt zirnekļus, vēlāk būs redzami vaboles un visādus mazus kukaiņus, jo viņus mēs ar savu aci tā neredzam. Ja viņus palienam mikroskopā diezgan lielā palielinājumā, tad ir ļoti interesants formas. Un šeit es mēģināju tēlniecības darbu pataisīt par funkcionālu, jo man pārmeta viens otrs, kad es aizrāvies ar darbiem, pašam nav ko glabāt, izmantot arī nevar, tad es mēģināju apvienot tās lietas šeit. Šajā vabolē skapī ir arī slēpņi un tādas lietas, lai būtu amatniekiem interesanti viņus radīt. Un te ir zirnekļi, kas arī bija šajā pašā muzejā. Tur arī darbojās savā ziņā konstruktoru princips tādā veidā. Izmērs viņiem ir 3 metri. Un bija, mēs pamēģinājām uztaisīt maketu kā jau taisa, no plastelīna, tur vēl kaut ko atlējām, zīmējām. Un tad mēs saražojām veselu maisienu, pa 100 detaļām katrās, un tur viens posms, otrs posms, korpus un tā, un tad bija tas radošais moments, bija, kad tā kā bērnām atnākt savā smilškastē, un tad pa vienam, kādu dienu vienu zirnekli saliek citā pozā. Kā gribās, tā viņa veido. Un tad mēs arī uztaisījām te izstādi. Būs vēl bišķiņ redzams. Tad, jā, šis darbs ir izstāde Mezozois, kas arī bija sākums viņai šai izstādē bija šeit. Un mēs viņu veidojām, tas bija mežs pa visu šo te zāli. Tie koku stumbri nav apaļi, viņi ir ovāli un amatnieciski, viņi veidoti ir no
no rokas kā skulptūras. Man vajag kaut kādas mokas, lai man būtu interesanti strādāt. Un tad tās lapas atkal, tāpat kā zirnekļiem, pa vienam ar katru koku eksperimentējam. Un te mēs gājām diezgan sarežģītu ceļu, ko es gribēju panākt, ko mēs beigās vēlāk parādīšu, kā tas sanāca palīdzot dabai. Es gribēju radīt tā kā diennakts ciklu, kas ilgst 15 minūtes. Nav svarīgi 15 minūtes. Mūsu gadījumā bija uz lielā ekrāna rādīja dienu, kā viņa aust, pusdienas laiks, vakars un nakts. Un ar gaismu palīdzību sinhroni viss tas tā kā cilvēks iztaigāja 15 minūtes un diena pagājusi. Tad mēs viņu izliekām Lietuvā. Mums bija pirms dažiem gadiem Lietuva bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un mums piedāvāja izstādīt lielveikalā Latvijas dizainu. Un te ir redzams šogad jūlijā Rojā notika kino mākslas festivāls Rojā. Mani uzaicināja viņā piedalīties, Juris Krāsons. Un tad mēs viņus iestādījām jūrā. Tas bija eksperiments, jo mēs absolūti nezinājām, vai viņas stāvēs un kā jūras smiltis uzvedīsies un vispārējais. Bet bija ļoti interesanti vērot, kā mainoties gaismai un saulē, kā tas viss tur notiek. Tas ir mūsu darba process. Viegli mums tur negāja. Bija diezgan foršs treniņš saucējs. Tur daži arī diezgan dziļi ir. Bet tas bija tā labākais, kas man ir bijis, kā man izdevās eksponēt savus izstāžu darbus. Pēc šī darba iedvesmojoties, man tapa šis te plaukts eglīte, kas arī no segmentiem saliekās, arī tā kā man draugi dizaineri pirms tam rādīja savus darbus, un tikai viņš otrādī tā lapiņa ir. Un viņos, ja kaut ko ieliek, tad viss iet uz centru, un tā es apmēram domāju. Tad tas arī viss ir redzams. Un tad man iesita galvā, ka jātaisa ir bufetes, kumodas. Un kā zināms, ka mēbele ir tāda stabila lieta, kas stāv uz zemes, droši un tā tālāk. Es mēģināju radīt optisku efektu, ka viņa it kā paceļās gaisā. Un arī mainīt viņas to, teiksim, fotogrāfijā, varbūt gan izvarbūt nevar pateikt, bet tā viņi no priekšas tagad nofotogrāfēt. Viņai pavisam mazs slīpums, bet pie sānu gaismas viņa rada efektu, ka tā priekšā šķautne stāv pret skatītāju. Mēs piedalījāmies Frankfurtē izstādē pirms vairākiem gadiem, un tur man arī nopirka vienu no šiem darbiem, kurš nebija lēts, bet man bija liels prieks, man tā izstāde atpelnījās. Tur viss furnitūra, paskaidrs priekš, tas nekas. Tas ir arī makets tam pašam turpinājumam. Un tad es mazliet to uzdevumu sarežģīju un taisīju nākošo kumodu, kas jau ir sfēriska. Viņai, kas ir amatnieki sapratījis, mums priekšējā tā bufetes fasādes daļa ir līgums uz abām plaknēm, kā lodē. Gan tā mēs viņu vakuma presē, mēs viņu tur finierējām, taisījām. Viņai iespējas, ka viņa stāv tā kā bumba uz zemes, bet viņa ļoti stabili, ja es pat neesmu pārāk viegli. Vienā pusē apsēžos, viņai nekas nenotiek. Un tad arī viss tās atvilnes ir uz piespiešanās principu attaisās, nav nekādas roktu, nekas liekas. Trim daļām. Tā kā man visu patīk kropļotājs, tā arī turpinu. Man pat jāsaka, ka es cenšos izdomāt tādas lietas, kā mani kolēģi, kurus varētu palaist ražošanā, bet ar mokām man tas sanāk, man vairāk iznāk šie darbi, kurus ir grūti ražot. Šis krāsas radās patiesībā savā laikā Tīgas Auziņas nometnē tika uzaicināti. Piedalījās Rīgas krāsu fabrika ar saviem krāsiem. Viņiem bija viena liektā forma, kur nometnes laikā es tā kā saliesu 5 krāsas saliku vienā, un tad man radās ideja, ka varētu taisīt tādu dubulto krāsu.
Par šo es arī dabūju gadu balvu dizainā 7. gadā. Tas ir pēdējais darbs, ko es tikko rādīju. Varbūt, ka viņš vēl nedaudz tiks pieslīpēts, bet Raudzes kompānija Mins izteica vēlēšanos viņu ražot. Viņi varbūt mēģinās palaist viņu. Un tad ir šāds konstruktora princips prāta klucīts, ko mēs arī palaidām ražošanā. Mēs vēl nezinām, kā mums ies. Mēs atdevām arī ražotājiem, jo mēs paši to nenodarbojamies. Bet viņu salikt, viņš izsās vienkārši, bet katrai plaknei priekšpusē slīp tā sadalītā vertikālā līnija. Un, ja nebūtu tā, es viņu salieku pēc šķiedes apmēram 15-20 minūtēs. Ja viņš būtu krāsots, tad varētu būt diezgan laiks vajadzīgs. Un tā mēs paeksperimentējam. Tās ir laustās kastītes. Es izveidoju kolekciju. Bija piedāvājums Zviedrijā, vienā galerijā ieiet, un viņi piedāvāja sākumā uztaisīt kaut ko nelielu, lai redzētu, kas viss notiekās, un tas vēl procesā viss notiek. Un mēs uztaisījām kolekciju mazie koki. Šīs ir vīna kastītes. Vienkārši, lai vīnu prezentētu. Tad tā kastīte, ko ir atlobījusies apakšu vaļā. Tā ideja, protams, radās tad, kad man bija jāpērk jaunas šķības un bija saplīsušas nedaudz. Un nebija nekāda problēma. Un tā ir cīma arī. Mēs tam divas kliegtas līnijas savienojām. Mums likās interesanti un bišķiņ pat tautiski likās, kas man patiesībā neizdodas. Tāds diezgan kosmopolīts, laikam esmu. Bet man tā likās vismaz. Šie līmētie šķīvi, viņi ir 50 cm diametrā no masīva koka, sarkana koka un ozola kodināta. Un es viņus jau sāku taisīt 80. gados, viņi diezgan labi gāja. Man likās, ka viņi vēl tagad izskatās mūsdienīgi, un es arī vēl atkārtoju. Uztaisīju nelielu partiju, 15 gabalus. Un tāpat šī kastīte ir kā pavisam vienkārša taisnstūra kastīte, 25-25 cm tikai. Viņai ir slīps dibens, tā apakša. Un viņu vienalga kā liek, viņai visu laiku ir uz augšu. Apgriez viņu otrādi, viņa tāpat izskatās. Un tad mēs padomājām, ka varbūt kaut ko ar iPhone'iem vajag, bet tas tikai tā nevienam nevajadzēja. Šis ir tāds arī pavisam tikko tapis darbs. Tad nākošā bilde vēl būs. Kad kastīte, kur arī šūpojās, lai viņa nedaudz arī kaut ko paspēlēties. Un tas ir jums nobeigumam bišķiņa erotika, izklaidē, mana tēlniecība. Labi, paldies!